tik ātri, nogurums, kad visus māc, pagulēt, tad nesasprāts, pagulēt, tad nesasprāts. Nogurums, kad visus māc, pagulēt, tad nesasprāts, pagulēt, tad nesasprāts. Zemes visu gan ir augsti, ellē vienmēr karstums valda, augstums liels un gulēt nevar jāiet pasaulīte skatīt, nedar viņu sadarīt. Augstums liels un gulēt nevar jāiet pasaulīte skatīt, nedar viņus padarīt. Tie gāja un skrēja, līdz atdūrās kāda zemnieka mājās. Tā kā šie jau visi bija aizgājuši pie miera, vēliņi netraucēti varēja izvēlēties ar siltāku guļas vietu. Viņas krāsī būs vissiltāk! Viņi runāja un devās uz Rīju, bet muļķīši nezināja, ka zemnieki Rījas krāsni kurina tikai rudenī un ziemā. Iekāpuši bedrē, kura pēc vecā laika paraduma bija ļoti dziļa, tie neatrad pagrabu tik augstu kā pagrabu, bet arī pilnu ar spaiņiem, kuras saimnieks glabāja sviestu. Jo tādēļ, ka mājā nebija pagraba, saimnieks sviestu glabāja Rījas krāsnī. Paps saka, ka šīs saimnieks esot ļoti gudrs. Un gādāju to taisīs krāsni, un gādāju to piebāzīs ar sviestu. Pie mums neviena krāsni nestāv ļoti augsta. Paps arī ar sviestu krāsni neliek kurinām. Padarīsim viņam kādu skādi. Te pie viņas redzēju grāvi ar tiltiņu. Nojauksim to un sabērsim atpakaļ sviestu grāvī. Nakts vēsa, kustēšanās sildīs. Mums no saimnieka dusmā rīt būs liels prieks. Darīsim tā, tie ātri nojauc. Iznesa no krāsni Rījas sviestu migās ar to grāvi. Kad nedaudz bija pabeigts, abi vēliņi no prieka sāka lēkāt. Viņi uzgāja mucu pilnu ar daļu, kura saimnieks Jāņu vakarā būtu trecinājis. Kā būtu, ja mēs pielietu spaiņas ar darbu un sabāstu atpakaļ krāsnī? Saimnieka skādi un dusmas taptu vēl lielākas un mūsu prieki arī. Un viņi salēja dārbu spaiņos un salika to atpakaļ Rījas krāsnī. Ar saimnieku pašu arī kaugus jāizdara. Aiznesīsim viņu uz kūti, noguldīsim viņu vēršamigā. Un vēliņi iegāja kūtī, atraisīja vērsi no valga un veda un pieturēja pie sētiņas. Tad vēliņi klusītē ielīda istabā, izcēla saimnieku no gultas un aizveda uz kūti un noguldīja vēršamigā. Vērsi viņi ieveda istabā un iegāda saimnieka gultā. Nu, šonakt bija diezgan nedārgi padarīts. Vēliņi atpūsdamies gribēja pavizināties uz dīķa. Viņi paņēma maizes muldu laivas vietā un sāka to nest uz dīķi. Vēliņi pameta muldu un iemuka tuvējos krūmos, jo viņi redzēja, ka divi burvakis skrēja pakaļ. Un viņi lūkojās no šīs paslēpnes, ko vīri darīs, bet šie bija divi burvakis. Zagļi, kas gribēja nodomājuši saimnieku nogalināt un aplaupīt. Tie piegāja pie loga, izcēla to nedzirdami un iekāpa istabā. Tad viens no tiem klusām pielīt pie saimnieka gultas, klausījās akcimetku iedomātā saimnieka elpošanā un
un dūra ar lielu dunci visai spēcīgi gultā. Gribēdams pāršķelt saimnieka sirdi, bet dunci šķēra tikai vērša ragu. Vērsis nokļuva dusmīgs, sāka kratīt galvu un vajāja burlakas. Vēliņi ar abām rokām savus muļus turēja ciet, lai apspiestu skaļus smieklus. Saimnieks pārvērties par būli! Viņi viens otram čukstēja. Istabā pa tam vērsis vēl mazu brīdi trakoja tālāk, apmierinājās bēdīgi un nolikās gulēt. Saimniece, kas otrā gultā gulēdama, visu troksni bija labi dzirdējusi. Neuzdrošinājās tomēr ne vārdiņa teikt, jo tā domāja, ka pats nelabais daudzoties pa istabu, aptina galvu ar segu un skaitīja lielās sirds bailēs pātaras. Kaut istabā vairs nekas nebija dzirdams, abi burlakas izlīda no krūmiem un aizgāja uz kūti. Viņi bija nosprieduši saimniekam nozagt vērsi, jo tā tie savā zagļu zobgalībā sacīja. Divi vērši vienās mājās nesatiks, tādēļ viens jāizved, bet taisni tai acu mirklī, kad tie atvēra kūts durvis, saimnieks pamodās. Izbrīnījuši staustīja ar rokām pa salmiem apkārt, un tad iesaucās sabies. Kas tur, kur es esmu? Saimnieks, kas no savas sajūkuma bija pilnīgi atjēdzies, un pat jau taisījās iet uz istabu, izskrēja no kūts un paķēra. Ieraudzījis divus cilvēkus bēgam, un durvīm pieslēgto mūju, un sāka burlakām dzīties pakaļ. Jūs bijāt tie neveidi, kas mani aiznesa uz kūti? Jā, mēs tie bijām. Saimnieks ar nūjas vārkus bija pacēlis uz augšu un nosvieda tos tagad atkal grāvmalā. Krītot svārku gulē, kaut kas ieskanējās. Kas tur? Tā jau laikam nav. Saimnieks attaisīja maku un atrada, ka tas bija pilns ar naudu. Priecīgi viņš maku iebāza zeķē un steidzās uz istabu pastāstīt sievai, kāda laime tam pat gadījusies. Viņš rādīja sievai naudu, iecēla atkal logu, un tad abi devās pie miera un gulēja maigi līdz rīta gaismai. Drīz pirmais burlaks iznāca ar zirgumu no staļļa ārā un uzlēca tam mugurā. Bet tikko tas bija noticis, kad zirgs sāka spārdīties, sliekties stāvus un kā traks pa pagalmu kūvēt. Gan burlaks viņu lūkoja valdīt, gan tas viņu labināja pa velti zirgs agrāk nerima, kad kamēr savu jājēja nebija nosvieta. Bet kristams burlaks nolauz kāpu. Aiz vārtiem otrs burlaks gaidīgāji bija piekusa, pēdīgi stāvēdams, atcetās uz dēļu, apsistās malas. Zirgs pamanīja, ūdeni sāka pēc tā ošņāt un snaicīties. Vai gribi dzert? Burlaks runāja. Pasmelšu tev. Viņš paņēma kāzas painī, kas bija turpat akas malā bija, un ielaida spainī ūdeni. Bet to pilnu atkal uz augšu velkot viņam kāju paslīdēja. Tas iegāzās uz galvas akā un noslīka. Abi burlakas bija beigti. Tādi muļķi, vēlniņi pārās, saimnieku tie novīžoja nokauj, bet paši mācēja dabūt galvu. Nekas, papām par viņiem būs prieks. Viņi ielīda ķēķa krāsni un gulēja tur karstās pirkstīs, kamēr rīta saimniece nāca un viņiem aizkura uguni priekšā. Līdz ar dūmiem vēlniņu uzskrēja pa skursteni gaisā un nosēdās uz jumta
aiz jumta galā āžiem svērdņamies, lai no turienes noskatītos, ko saimnieks darīs. Ieraudzījis beigto buroku un vaļēju zirgu pagalmā, šis tūlīt noprata. Kāds viesis tur zemē gulēja, saņēma mierīgi zirgu un gribēja to vest staulī, bet zirgs sāka šņākt krāt, kāpās atpakaļ slējās stāv un izturējās, kā jau daždienā apburts loks. Saimnieks sacīja, kas ar tevi noticis, šis vīrs tevi atpūs. Viņš pasniedzās pie staļa durvju augšstendere, satvēr tur iespraustos termu nūju ar 9 krustiem un pārlaida tad 3 reizes zirgum par muguru atsimirkli. Zirgs stājās trakam, un saimnieks to ieveda staulī, atpūts bija zudis. Nu, draugs, nāk tavā rindā, saimnieks runāja uz mironi pāri to ar pleciem un nesa viņu pa vārtiem projām gribēt. To kaut kur sētmalē aprat. Bet te viņš pie ākas ieraudzīs svešu zirgu un piegājis tuvāk, atklāt cilvēku kāju. Tātad esat 2 bijuši, saimnieks runāja tāļi, laikam draugi un biedri, un mani vakara nakts joku Pēteri. Nu guliet, tād arī nešķirti vienu vietu, un viņš iemeta mironi akā, pasauca puisi, un abi aizmeta aku cieti, bet zirgu saimnieks paņēma un ieveda dusmiedamies staulī. Kad vēlniņi visu to redzēja, viņi aiz dusmām ūleniski no jumta galā aiz istabas novēlās zemē. Viņi tā bija priecājušies uz saimnieka nelaimi un, lūk, viss atkal bija izgājis viņam pa labu. Bet vai par tiešām viņam nekādas kaitas nevarēja padarīt? Pagaidi, saimnieki, vēlniņi vēlreiz ko izdomās. Tie paņēma pakulas, aizbāza sev ausis, lai dzīruļu un bezdelīgu dziesmas viņus netraucētu. Nolīda tad salmu kaudzē, katrs savā pusē, un domāja, salmos atspērušies, tikai vēlā naktī tie izlīda no kaudzes, viņi bija izdomājuši briesmīgu nedarbu. Tūliņais mājas iesākas saimnieku pļauj un aizstiepās tāļu projām. Vēlniņi bija dzirdējuši, ka saimnieks par pļauju bija priecājis un sacījis. Tur gan izaugs brangs siens. Tā kā viņi domāja, ka zāle jau augdama un briezama pati no sevis top par sienu, tad tie to gribēja nogriezt. Tas bija noticis ar tādu kādu iznīcināt saimnieka jaukās cerības. Viņi paņēma 2 sotas, kuras tūlīt pārvērtās par asiem griežainiem rīkiem, nostājās viens vienā pļavā, otrs otrā galā un sāka. Tikko saulaino zāli pļauju darbs bija grūts, bet gāja tomēr ātri uz priekšu. Un, kad rīta blāzma nosēdoja austrumu, tad pļava bija nopļauta un zāle gulēja tik lītās reizēs. Kā ka to izveicīgākie pļāvēji būtu nopļaujuši, bet vēlneņi gluži slābeni aizvilkās uz māju. Kad saimnieks bija piecēlies un redzējis pļauju nopļautu, viņš aiz prieka rokas sasita kopā. Sievu viņš sauca, nāc skaties, kas naktī notiks, mūsu pļauju nopļaut. Paldies žēlīgam debesu tēvam, tur mums 2 nedēļas būtu jāsvīst katru rītu un viss tik līti, kā ar nazi nogriezt
Šos vārdus izdzirdami vēlniņi aiz dusmām tāda, pati balti kā pārkausēta dzelzne. Pamācīsim saimnieku. Pārvērtīsimies pa jēliem. Kādi skaisti melni jēriņi, es jau sen tādus gribēju. Es redzēju, ka tev pāris melni jēriņi. Neuzmanīs pārdot? Labprāt! Cik tu par viņiem prasi? 200 zelta gabalu. Te tava nauda. Es viņus nevaru noķert. Mēģini vēlreiz, es gribu tos jērus. Vēlnieks dzīvi pilīt nepatika, jo viņas katru dienu mazgāja un baroja ar medu un maizi, bet pārvēsties atpakaļ viņi neprata, jo skolā bija slikti mācījušies. Tā viņi uz mūžu paliktu par jēriem, ja viņi nejauši nebūtu satikšu kādu burvi. Kas tad jūs, ka naučus no Ellas ir izlaidis? Ko jūs te darāt? Lūdzu, vari pārvērst mūs par vēl
Bet jūs jau zināt, velna likumu. Par velti nekas nevienam netiek dots un darīts. Apsoliet man izpildīt vienu vēlēšanos. Vai jūs apsolāt? Jā! Un tad klausieties. Redziet, jūsu princesi es jau sen gribu dabūt sev par sievu, bet man nekad nekas neizdodas. Es nekādi nevaru pie viņas piekļūt klāt. Ar varu es viņu nespētu aizvest. Ar viltu man nekas nesanāk. Tāpēc jums man jāpalīdz. Raugiet, jūsu princese ir brīnišķīgs glauns krēsls. Krēsla atzveltnē tieši pret pakausi ir iedzīta sarūsējusi gara nagla. Tiklīdz jūsu princese ar galvu atduras pret šo naglu, viņai viss top skaidrs, kas ir viņas priekšā. Viņa momentā redz, vai priekšā ir jauns skaists princis, vai tikai kāds, kas par to izliekas. Viņa jau cik tādus burvjus ir ar kaunu aizdinusi projām. Lai man tā nesanāktu, jūs izvilksiet sarūsējušo naglu, iemetīsiet to zemē, bet tajā brīdī, kad princese pagriezīsies prom, es pie jūsu kājām nometīšu citu naglu, ko jūs iedursiet princeses krēsla atzveltnē. Un tad rīt es došos pie princeses precībās. Viņa mani uzskatīs par skaisto jauno princi, un tā es viņu aizvedīšu. Vēlniņi draiskodamies ieskrien pils istabā. Kur palika nagla? Es nezinu. Ko lai daram? Tās naglas nedrīkst tilpt ārā no goda krēsla. Ko lai liekam tur vietā? Lai stāv tur pat. Bet tad jau princese burvi atpazīs. Lai atpazīst, viņš tāpat nedara princesei par vīru. No viņa ģīmja pat man metas nelabi. Bet mēs taču burvim apsolījām. Mēs kā vēlni neturēsim solījumu un pajokosimies ar burvi. Abi nerākņi noslēpjas aiz aizkara. Nodin pagalmu. Pils ļaujas pulcējās istabā, ienāk princese un nosēžas goda krēslā. Vediet svešo princi iekšā. Ienāk burvis, smalki palocās ar saviem pavadoņiem princeses priekšā. Pils ļaudis sačukst. Iejūtīgu princi! Princese atliec galvu atpakaļ un pietur to pie naglas un saka: Fuj, kas tie par jokiem? Manā priekšā stāv neglītākais burvis pasaulē, un viņu pavadoņi un ir veci slotukāti ar kāpostu galvām galā. Dzeniet viņu laukā! Princese met ar zelta āboli burvim izsit aci. Burvis iekliedz. Dzeniet viņu laukā! Princese met ar zelta āboli burvim izsit aci. Burvis iekliedzas, pasper ar kāju uz grīdas un nogrims zemē, aizbraucot uz elli, atstādams priekšā sakustot slots kādu. Vecais vēlns strīdas ar burvi. Kādēļ tu bēgļus nesaņēmi cietu nācis atpakaļ uz elli? Gribēju gan, bet arī kā. Es domāju, ka tu pēc pasaulē esi pa vecu, bet kā nurniekam ienācis, tu nekam nedarīji. Tev jāpaliek ellē. Iespēr burvim masāžam un pats dodas uz pasauli meklēt savus bērnus. Mūsu nerātņi bija atstājuši pili un iemukuši mežiņā, kas atradās blakus pils dārzam. Viņiem uznāca lielas bailes, jo lielais velns varētu viņus meklēt. Man bail, man bail. Man bail, man
tuvojas vecā sieva. Nu, kas tad te notiek? Ko tad te mani bērneļi dara? Viņa uzmanīgi aplūko mazos. Vecā sieva apskata viena vēliņa asti un brīnīdamās jautā. Nu, kas tad tas tev te pa striķi, ko? Tas nav striķis, tā ir asta. Vecā sieva apskata otro vēliņu un jautā. Kas tad tev tie pa puļķīšiem tev uz galvas? Kas? Nu, gan ir brīnumi, kas tiem bērniem izauguši. Pagalmā parādās lielmāte. Ko tad tu vecās sieva šeit dari? Ai, man sāp galva. Nevēsās galva. Nevēdā lielmāte. Es izkurināju pirti, gan visi nelabumi tev pāries. Jo, tu zini, silts nāk ar sildīšanu, bet labs ar gaidīšanu. Vecā sieva bez lielo grozu ar pirms piederumiem un rudā pie sevis. Ak, tā lielmāmiņ, gribēju, lai saķeru mantiniekus. Saķeršu tev tagad divus. Vecā sieva meklē pirkstlotiņu, dažādas zālītes. Vecā sieva noķer vēliņus un sāk mazgāt. Ūdeņš, jakatas un putas iet pa gaisu. Vēliņi kliedz. Ai! Cik nu būs tīri? Vecā sieva noslauka mazuļus, saktīm vielīte, ko gaidījies, ko nē, atnāca arī lielkungs. Man tiek atskatē pa jautrību. Vecā sieva sapucē mazos bērneļus un sakārtodama paladziņus un spilventiņus sēdina mazos bērnus šūpulītī. Noguruši no brekšanas un iztraukumiem, bērniņi apklusē un iemiga. Cik jauki, ja mājas brēnkulītis var. Cik skūji, ja mājas nevar tikt nekas. Kā naudas, nav nemaz. Ir mājas brēnkulītis maz. Cik jauki, ja mājas brēnkulītis maz. Skūji, ja mājas nevar tikt nekas. Bet kūgiem, atrādis mājas sījā. Bet mājās, ir brēnkulīša nav. Bet tev nepagāja neilgs laiks, kad kāds sprēja. Kā nu nesprēja, jo vēlns bija sacinis viņu pētas. Kur bijis, kur nē, uzrodas lielais velns. Viņš ir ļoti pārskaities un dusmīgs.
Tātad jūs laikam gribat palikt pie cilvēkiem? Nu labi, paliekat ar, bet par sodu baudiet viņu likteni un topiet tādi paši kā viņi. Es jūs izdzēsīšu no elles grāmatas. Pateicis šos vārdus, vēl saurodams devās atpakaļ uz elli. Saprotama lieta, ka vecā sieva meloja, un neviens to labāk nezināja, kā viņa pati. Nu, lielmāt, paskaties un lielkungs, vai tad bērniņi nav gluži pēc jums? Nu, akurātīgi pēc jūsu līdzības un ģīmija. Mūsu mazie varoņi palika veseli, izauga lieli, piedzīvoja un darīja daudz prieka un bija krietni vīri, ka viņu dvēseles pēc ilgi nodzīvotā mūža viss nenokļuva ellē, bet aizlidoja tur, kur gaviles nebeidzas mūžīgi. Jā,